Šodien mēģināsim izmantot Tools instrumentu paneli, lai izveidotu šo te robota attēlu. Pirmais, ko es daru, ir uzzīmēju riņķa līniju, protams, ka turot nospiestu Shift. Uztaisu viņu pēc izmēriem atbilstošu šim te riņķim un uztaisu caurspītīgumu. Nākamais pa šo pelēko līniju mēs uzzīmējam jebkādas formas objektu, lai ar viņa palīdzību, izmantojot Pathfinder paneli, izgrieztu no riņķa šo te formu. Tad, kad forma ir izgriezta, mēs viņu pavelkam malā, lai mierīgi viņu apstrādātu. Un ar spalvas palīdzību mēs uzvelkam šīs te divas savienotās kontūras līnijas. Escape, lūk, ir līnija gatava, nosakām viņai krāsu pareizu atrodam. Tagad veidojam aci. Uzvelku vienkārši riņķa līniju ar tukšu centru, novietojam viņu pareizā vietā, uztaisām līnijas biezumu. Tālāk mēs viņu varam novietot jau labajā pusītē. Tieši labajā pusītē veidojas mūsu robotiņš. Tālāk mēs kopējam šito te augšu, lai viņu netaisītu vēlreiz, novietojam precīzi uz paraudziņa. Un tā kā šī daļa ir lielāka, mēs atkal izmantojam spalvu, lai izveidotu formu, ar kuras palīdzību mēs izgriezīsim no oriģinālās formas šo gabaliņu ārā. Un veidojam tādu pašu līniju kā augšējā daļā. Nosakām biezumu, krāsu un novietojam pareizajā vietā, labajā pusē. Forma gatava. Tagad acī uztaisām aizpildījumu. Ar pipetītes palīdzību mēs viņu paņemsim no oriģinālās acis. Un atjaunojam kontūras biezumu. Tagad parunāsim par zīlīti. Te viss atkārtojas tieši tas pats. Mēs izvēlamies parastu riņķa līniju, uztaisām formu, piedzenam viņas diametru un aizlējam ar attiecīgi melnu krāsu. Tālāk novietojam viņu vietā, novietojam zem plakstiņa un tālāk jau veidojam blikus, kas ir acī. Lūk, izveidojām sākumā. Vienkārši kopējam, tā būs ātrāk nekā veidojot jaunu līniju. Vienīgais, kas mums ir jāizdara, tas ir jānosaka krāsa. Šajā gadījumā mēs varam taisīt ar kontūru vai bez kontūras. Varbūt pat bez kontūras būtu ātrāk. Otrs bliks. Tālāk visu to sagrupējam kopā un pārvietojam šurp. Grupēšana Ctrl+G. Jauna riņķa līnija, šoreiz taisām dzelta no kontūru ap aci. Tātad novietojam viņu vietā, aizpildījums, kontūras krāsu izveidojam, noņemam aizpildījumu un veidojam biezumu. Tagad mēs redzam, ka nedaudz ir jāsamazina. Un, lai būtu vieglāk, taisām caurspīdīgumu. Tagad mēs redzam tās vietiņas, pa kurām vajag ar šķērītēm pārgriezt līniju, un liekās daļas mēs vienkārši nodzēšam. Atlikušo objektu mēs izdalām, tie jau ir divi objekti, un novietojam uz mūsu acis pareizajā vietā, un atjaunojam necaurspīdīgumu. Nākamais, pie kā mēs pastrādāsim, ir lūk šie te bliki, kas ir uz galvas augšējās un apakšējās daļas. Tātad būtībā veidojam elipsi, novietojam uz blika, piedzenam izmēru un nokopējam viņu tā, lai otra elipse veidot šīs te formas otru pusīti. Tālāk ar šķērītēm atzīmējam tās daļas, pa kurām mēs gribam nogriezt līniju. Vienā un otrā pusē un nodzēšam līniju. Šis savienojums nav perfekts, tāpēc mēs viņu koriģējam. Mēs izmantojam spalvu, lai savienotu šīs divas līnijas kopā. Un ar pipetīti mēs izvēlamies korekto krāsu un noņemam kontūru. Novietojam pareizajā vietā, pabīdām zem pelēkās līnijas un otru pusīti
nokopējam un apgriežam par 180 grādi. Tālāk vienkāršs darbiņš antenas. Jebkuru aplīti pārvietojam uz galvu, nokrāsojam melnā krāsā, novietojam uz mūsu veidojumā robotiņa un ar spalvu veidojam ceļu priekš antēnas kāta. Noņemam aizpildījumu, mums paliek tikai līnija, piedzenam līnijas platumu un veidojam otru antēnu. Un pārvietojam abas antēnas uz jauno vietu. Un paliek tikai riņķīši. Tātad te tikai krāsa, kopija, abu riņķu sagrupēšana un novietošana pareizajā vietā. Nu un pēdējais sarežģītākais darbiņš, tas ir rokas. Šis riņķis principā ir galvas kopija, tikai maziņa, tātad mēs izveidojam, tad mēs ņemam šo pašu riņķīti, no viņa taisām bliku, tātad nedaudz samazinot, novietojot pareizajā vietā un izveidojot kopiju. Tad mēs atkal apgriežam ar šķērītēm liekās daļas un nodzēšam tās. Savienojam galus kopā tā, lai viņi būtu vienā punktā. Un kā parasti ar pipetīti veidojam savienojumu. Ja kaut kur mums ir vajadzība, mēs ar spalvu salaižam kopā tās vietas, kuras nevisai labi satiekas. Novietojam pareizajā vietā, atceramies arrange, send back vai bring to front, sagrupējam tādu objektu un novietojam uz oriģinālā attēla, pārvietojam, pagriežam par kaut kādi 90 grādi, novietojam un tagad sagrupējam kopā. Vienmēr grupējam pāra daļas kopā, lai viņas vienādi pārvietotu un ar viņām varētu nocentrēt mūsu objektu pareizajā vietā. Atkal draw order un turpinām strādāt pie rociņām. Tātad elkonis sastāv no 3 dažādām krāsām. Izveidojām vienu, piedzinām otras izmēru, novietojām pareizajā vietā, piemeklējām krāsu un tāpat ar trešo riņķīti. Tātad kopija, izmērs, novietojums un krāsa. Un tālāk sagrupējam šos 3 objektus vienā un ar vienu līniju veidojam roku. Tātad līnija ir, noņemam aizpildījumu, dodam kontūrai krāsu un biezumu. Viņa tiek pārvietota dziļāk, un no viņas tiek veidota kopija, kura veidos bliku. Tātad mēs atkal piešķiram citu krāsu, atkal noliekam pareizajā vietā, veidojam izmēru pareizo un pārvietojam zem elkoņa. Un tagad plaukstas locītava, kuru mēs vienkārši samazinām, novietojam pareizajā vietā, un pats pēdējais ir pirksti, kas tiek veidoti no pelēkas riņķa līnijas, no kuras tiek izgriezta daļa ar šķērītēm. Tālāk mēs sagrupējam šo te visu, novietojam uz mūsu veidojuma robotiņa, ar Miro komandas palīdzību mēs apgriežam viņu spoguļskatā un novietojam pie pareizā elkoņa. Nedaudz pagriežam. Tālāk kopējam šo te roku, nodzēšam visu lieko un šo te līniju izmantosim, lai izveidotu kāju. Biezums, viss krāsa atbilst. Izlokām šo te līniju ar Direct Selection Tool, novietojam blakus un tagad piedzenam šos te blikus ar šo pašu instrumentu un novietojam pareizajā vietā. Un tāpat izlokām otru kāju. Tātad viens, pabīdām viņu maliņā un blikus kopējam praktiski no šejienes, tikai piešķirot viņiem pareizo
virzienu. 1 un 2. Un tagad visu apvienojam vienā, uzliekam mūsu kājas uz oriģināla, sagrupējam, novietojam uz veidojamā darba un draw order, arrange, send to back. Un pēdējais kājiņas, jeb čības, mēs veidojam ar spalvas palīdzību. Man šķiet, ka tas ir ātrākais veids. Protams, var mēģināt ar elipsēm. Tātad te mums vajag tikai aizpildījumu. Mums jau zināmajā oranžajā krāsā. Un šo te bliku arī es veidoju izmantojot spalvas instrumentu, jo ar tā palīdzību mēs šādu brīvu formu varam diezgan viegli locīt un piešķirt viņai pareizos izliekumus. Aizliejam ar krāsu, novietojam pareizajā vietā, sagrupējam kopā ar čību un no oriģinālās bildes mēs viņu pārvietojam ar Shift palīdzību uz mūsu veidojamo objektu, Miro komanda, izveidojam otru kājiņu. Gatavs! Pārbaudām visu mūsu darbiņu, vai mums visur atbilst krāsas, un darbiņš ir pabeigts.